Agrāk šādu starppaudžu versiju dēvēja par faceliftiem. Tad mūsu valodnieki izdomāja to latviskot un radās vārds atjauninājums. Visbeidzot, nu jau šobrīd neviens ražotājs nekautrējās to nodēvēt par jaunu versiju, jaunu paudzi. Un gal galā, kāpēc ne? Jo tas patiešām ir kaut kas jauns. Līdz šim tas bija mazliet savādāks. Un kas tas ir? Pirms mēs ķeramies pie svarīgākām lietām, mazliet aizskavēsimies pie automobīļa dizaina. Tas nav radikāli mainījies, taču zināmas izmaiņas ir. Daudzi to sauc par sedanu, daudzi saka, ka tā ir 4 durvju kupei. Kā jums tīk, tā dēvējiet. No tā lietas būtība nemainās. Ko mēs redzam uzreiz ar neapbruņotu aci, tas ir tas, ka parasti Peugeot automobīļiem priekšpusē bija viena lauvas zoba formas dienas gaitas lukturi. Tagad tie ir 3 un ražotājs saka, ka tie esot nagi. Un te zem motora pārsega pat tiešām sākās pašas interesantākās lietas. Ko mēs šeit redzam? Benzīna sadaļu un elektrisko sadaļu. Tātad visiem skaidrs, ka runa ir par hibrīdu, bet ne par parastu hibrīdu, bet uzlādējumu hibrīdu, un tas jau maina lietas būtību. Šis ir 1,6 litru benzīna motors, šeit hibrīdā sadaļa, un tas viss kopā mums dod 224 zirgu spēku jaudu, kas nebūtu nav maz mūsdienu automobīliem. Droši vien, ka visiem jums uzreiz ir jautājums, kāpēc mums hibrīds ir vajadzīgs? Ko viņš mums dod? Nu, te atbilde ir ļoti vienkārša. Pirmkārt, šī te spēku iekārta gaisu piesārņo vien 25 gramus uz 1 kilometru, kas principā teju vai ir bez izmešu. Tālāk ejot degvielas patēriņš. Ražotājs apgalvo, ka šis te spēka agregāts paģērēs tikai 1,1 litru uz 100 nobrauktiem kilometriem. Un kas interesanti, viņš nemaz nebūs ļoti samelojies, jo šis auto ar pilnu uzlādi spēja elektriskajā režīmā nobraukt līdz 65 kilometriem. Tātad 100 kilometri, 65 ar elektrību bez degvielas un 35 kilometri ar degvielu. Lūk, jums arī 1,1 litrs. Jūs teiksiet, tas taču maksā bargu naudu, un zināmā mērā jums būs taisnība, jo labas lietas tāpat vien neviens nedāļā. Konkrēti šis te eksemplārs izmaksātu 48 500 eiro plus vēl dažas papildus opcijas. Nu, piemēram, šī skaistā pelēkā krāsa, kas izmaksātu apmēram papildus 700 eiro. Bagāžnieks ir liels un ietilpīgs, tiesa gan ne augstumā, jo slīpais jumts nekādas lielas lietas, vismaz augstas lietas iekrāmēt nevar. Vēl bagāžas nodalījumā mēs atradīsim šādu te mājas lādēšanas komplektu. Jā, mēs varam piesprausties pie jebkuras klasiskās rozetes, lai piepildītu plug-in hibrīda akumulātoru. Tikpat labi mēs varam piestāt arī pie kāda no kaunu stabiņiem un tikt pie elektrības tur. Peugeot 508 ir izstrādāts tā, ka tajā ir pietiekami ērti gan priekšā, gan aizmugurē. Varbūt ne basketbolistam, bet man šeit vietas ir at liku likām un, protams, arī tur. Salons ir pilnīgi izstrādāts Peugeot stilā, un pati galvenā iezīme ir tā, ka instrumentu panelī jāskatās pāri stūrē, nevis pa stūris to šķirbu. Ja pierod, nekāda vaina. Vēl ir, protams, skarienjūtīgais ekrāns, ir mazais ar pirkstu pārslēdzamais 8 pārnesumu automātiskās kārbas kloķis, 2 pedāļi, kā tas parasti ir ar automātisko kārbu, stūri ar nogrieztu augšu un apakšu. Viss, kā mums patīk, un, protams, kaudze ar visādām elektroniskām papildus drošības un komforta sistēmām. Starp citu, šeit ir arī masāžas sēdekļi abi divi, bet 3 dienu laikā man neizdevās atrast, kur tos iedarbināt. Gan jau kā tad, kad es šo automobīlu nopirkšu, es atradīšu, kur tas īsti slēpjās. Iespējams, skaļo zīmolu kalpi šķobīsies un teiks, nē. Cerams, ka tādu ir maz, jo patiesībā šeit no premium klases ir varbūt šāds solītis. Un kā jau vienmēr tādās reizēs es varu teikt, lai nav tā, ka redzējis neesmu, braucis neesmu, bet zinu visu. Tas nekam nedara. Muļķības.
Labāk vienreiz pamēģināt un tad saprast, ka viss te ir kārtībā. Gaume, tā ir katram sava, bet, tas jau ir jūsu ziņā braukt jums. Es tikai pastāstīju, ka šāds dabā eksistē.